Sveiki, mani sauc Nils Saks, un šis ir raidījums Politika Saks. Es skatos politiku, lai jums tas nebūtu jādara. Šīs nedēļas karstākais politiskais notikums – nesaskaņas partijas vienotība iekšienē. Savu epopeju tā sasniedz, kad valdes locekle Inga Priede publicēja dažus diezgan neviennozīmīgi saprotams ierakstus savā Twitter kontā. Citi viņas partijas biedri to nesaprata, izcēlās skandāls, Inga Priede atkāpās no valdes locekles amata. Paskatīsimies, ko tad īsti viņi ierakstīja savā Twitter kontā. Paldies Dievam, vācieši savulaik izšāva, uzlabosies dzimstība. Lai noskaidrotu, kā tad ir patiesībā, mēs sazināsimies ar pašu Ingu Priedi. Šeit Nils Saks no raidījuma Politika Saks. Sakiet, lūdzu, kā jūs pati vērtētu savus izteikumus Twitter kontā, kurus atcēl tik pamatīgi ažiotāži? Es tā neesmu teksts, tā ir Viņķeles kundzes viņai līdzīgi domājušo interpretāciju. Tad, ja es pareizi saprotu, tad jūsu izteikumi ir pilnībā pārprasti. Es nevienā mirklī neesmu teksts, ka vēlos kādu kaut kur šaut. Viens no Saeimas deputātiem, Kārlis Seržants, mums pagājušā nedēļā ļāva ielūkoties deputāta dzīves skarbajā ikdienā. Kā viņš raksta, fuck, nopirku skajā apelsīns par 3,50, bet izrādījās sausi maitas. Vajadzēja pirkt par 5 eiro. Bet tam acīm redzot, deputāta alga ir stipri par mazu. Ņemot vērā to, ka Kārlis Seržants šobrīd ir kļuvis par profesionālu izmeklētāju, viņš uzņēmies risināt Zolotūras traģēdiju, es domāju, viņš ir īstais cilvēks, kuram uzņemties arī šo sauso apelsīnu lietu. Tautā dēvētu par apelsīnu geitu. Protams, ka šitie kārumiņi. Par aiziešanu no Latvijas paziņoja mūsu visu, it īpaši Ralfa Eilanda, iemīļotais dziesmu konkurss Jaunais Vilnis. Sajūta ir lieliska! Daudz par to priecājās, izņemot Latvijas vēstnieci Krievijā, kur pauda pilnīgi neizpratni, kādēļ gan jauniem vilnim vajadzētu aiziet no mūsu valsts. Mēģinājām viņai palīdzēt un atrast 3 iemeslus. Varbūt jaunais vilnis vairs nevēlas šeit braukt, jo Latvijā ir augsts vasaras. Varbūt tādēļ, ka Dzintara koncertzālē nav uzceltas 2 sienas, kurš caurvējuši. Vai varbūt vienkārši tādēļ, ka veikalos šeit ir nopērkami tikai tiešām sausi apelsīni. Lai kā arī nebūtu labā ziņa tāda, ka Jūrmālas doma paziņoja, konkurss vienalga būs tikai jaunā formātā. Provizoriskais nosaukums – Jaunais Truksnis. Vai jūs tiešām domājat, kas tad tik slavens, ka turisti no Krievijas un Lietuvas ieraugot jūsu seju jutīsies īpaši pagodināti? Ar jaunām prognozēm klajā nākuši politikas bukmeikeri. Viņi uzskata, ka Laimdotas Straujuma nespēšot nostrādāt ilgāk par 2015. gadu. Politiskās likmes skan jautri, bet kuram interesē Laimdotas Straujuma? Mēs piedāvājam likt likmes uz kaut ko daudzreiz svarīgāku. Piemēram, kurš no vienotības valdības ministriem nākamais sekos Edgara Rinkeviča piemēram un paziņos par savu homoseksuālo orientāciju? Vai būtu iespējams, ka tas ir Jānis Reirs? Jā, būtu iespējams. Vai iespējams, ka Jānis Reirs ir ielicis sausos apelsīnus deputātu Kārļa Seržanta iepirkuma grozinē? Jā, būtu iespējams. Dear colleagues, these are among the issues Latvia will address during its presidency of the Council in the first half of 2015. Visādi citādi Latvijas politikā šobrīd norisinās viens pat tiešām svarīgs un būtisks notikums, tā ir valsts budžeta tapšana, pēc kura mēs dzīvosim visu nākamo gadu. Tieši tādēļ mēs apkopojām un izanalizējām visu pieejamo informāciju par budžeta tapšanas gaitu. Secinājums īsumā – tas top. Valdība ir vienojusies par budžeta plānu, kas kopumā ir lielie budžeta skaitļi. Noslēgumā vēl paskatīsimies, ko par šīs nedēļas politiskajām aktualitātēm domā Latvijas tauta. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Šis ir raidījums Politika Saks. Es esmu Nils Saks. Es skatos politiku, lai jums tas nebūtu jādara. Fuck. Saus. Фу, нахуй, твитануло, бля. Блядь, интересно, Ринкевич гомофоб или гомосяк, блядь? Вот интересно, вот спросить бы у него. Блядь, ну нормальную бабу с гей-партию брали, ну пиздец, блядь.
Блять, эти педики только коптят небо у нас в нашей стране. От них никакого ни проку, ни нахуй, ни нам, ни стране, ни бабам. Ой, предан наш чувак борется за демографию и за чистоту нашей нации. Так. Es nesaprotu šo skeču.